Nīcas muižas ēka celta 17. gadsimtā un sākotnēji bijusi vienstāvu māja ar salmu jumtu. 20. gadsimtā šeit iekārtot skola, kādu laiku darbojies arī skolas internāts. Tagad šeit ir sociālā māja Ārītes, kas jau ilgāku laiku bija diezgan sliktā stāvoklī. Fasādes un jumta remonta kopējās izmaksas ir virs 108 000 latu. 75% no šīs summas sēdz Eiropas Savienības reģionālās attīstības fonds. Pārējo Nīcas novada pašvaldība. Vēsture tiek maksimāli saglabāta, un Nīcas būvvalde ir izdevusi savus noteikumus, un mēs maksimāli atjaunojam vēsturiskajā izskatā, tāpēc arī jumts, redziet, ir bijis augstāks, mēs viņu pazeminām, lai pietuvinātu vēsturiskajam sākotnējam izskatam. Darbu ietveros tiek siltināts ēkas ārsienas, mainītas jumta konstrukcijas un jumta segums, kā arī logi un durvis. Mājā ievilks ūdensvadu un pirmajā stāvā izbūvēs toleti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Darbus veic Sijā krāsu servis, kam jau ir pieredze senu ēku atjaunošanā Liepājā un Vecrīgā. Šeit pēc būvnieka stāstītā darbus sarežģīja tas, ka ēkas otrajā stāvā atrodas 10 apdzīvoti dzīvokļi. Bija gadījumi, kad mazliet salēja arī, paši saprotiet, atklāja plēvi, sāc kaut ko darīt, uznāk lietus. Istabā peļķa. Istabā peļķa. Un tad saimniece ved rādīt bļodu ar ūdeni. Fasādes rekonstrukcija jāpabeidz līdz septembra vidum, taču ar to muižas ēkā vēl darbi nebeigsies. Pirmajā stāvā, kur tagad atrodas bijušās skolas klases telpas, pašvaldība vēlas izbūvēt 10 dzīvokļus. Tehniskais projekts mums tika izstrādāts 3 kārtām, otrajā kārtā mēs varētu pirmo stāvu arī pārbūvēt par dzīvojumiem, tātad dzīvokļiem un atrisināt dzīvokļu rindas jautājumu Nīcā. Cik aktuāls tas ir? Tas ir aktuāls, mums ir vairāk kā 20 ģimenes patreiz rindā, un tas mums tiešām noderētu. Ines Ķester, Ģirds Garcons, TV Kurzeme.